Tā, dāmas un kungi, cerams, ka mani dzird un Robčiku arī dzirdēs. Nezinu, vai te būs kaut kāds introductions, jo esmu bišķi sastrēsojies par tehnisko nodrošinājumu, kāds nu te ir. Bet, nu jā, Robčiks, Šildīgs, Roberts, čau, forši, kā piekritīja kaut kādam tādam podkastam priekš Latvijas arhīviem, e-sporta, bet pirms tu saki man čau, varbūt tu vari vienkārši pastāstīt cilvēkiem, kas tu esi, kāds tavs uzvārds vai nicknames, cik tev ir pilni gadi, jo tu esi tāds bišķi noslēpumains džeks īstenībā, tu bieži kaut kādās, tā kā, Twitterī baigi netvīto, intervijās baigi YouTube'ā tevi arī nevar atrast, tad, gan jau cilvēkiem varbūt interesē, jā, pat dzirdēt tevu balsi, kā tā izklausās. Tāpēc, jā, varbūt tu arī iedot introductionu par sevi, cik tev gadi, kāds tevs vārds, uzvārds, nicknames, kā viņi izrunā un tā. Jā, čau visiem, mans vārds ir Roberts Tipsis un mans sagvārds ir Šilds, man ir 23 gadi un es esmu jau profesionāls spēlētājs kaut kādus 4-5 gadus. Tad beigās ir Šilds, nevis Šildīgs. Tas Šildīgs bija tikai feistā, jo kāds jau bija paņēmis Šildu, vai ne? Es pieļauju. Jā. Jā, klasiskais stāstījums. Ok, es domāju, ka tā kā mēs te esam te noķēruši, tad varbūt būtu labi vispār par tavu backgroundu. Par tādu, tu vēl joprojām esi jauns, bet varbūt var par tādu kārtīgu jaunību. Kāds tev bija backgrounds pirms šī visa e-sporta un cēsiņa ceļa? Tu biji, ja mani WhatsApp atmiņu laiki nemelo, tad es atceros futbola skolas metas bildīti tev ļoti sen WhatsAppā, bet par kaut kādu 1.6 vai sorsu, man liekas, tu man nebija nekad stāstījis, pat te, kad tev bija 15 vai 14. Tad jā, varbūt kā tu tiki, kas bija pirms CS un kā tu tiki CS, vai tas bija uzreiz CSGO, vai tur bija kaut kāds agrīnāks versijas, nezinu, jo tētis spēlēja, vai brālēns parādīja, vai jā, kaut ko varbūt bišķi pa jaunību. Jā, es kopš 3 gadu vecuma spēlēju futbolu, tad ap kaut kādiem, ka man bija 13 gadi, man liekas, vai 12 gadi, man labākais draugs parādīja to spēli Counter-Strike. Viņam bija mājās dators, man nebija, tāpēc es braucu pie viņa ciemos, un mēs tur spēlējām visādas spēles, un viņš parādīja man Counter-Strike. Un tad es kaut kā pats uzgāju virsū tai visai pro scēnai, un tad es tā kā, mēs ar draugiem sākam spēlēt kopā viņu, un tad mēs, jā. Tad pirmais CS bija CSGO, tur nebija CSGO, 1.6 source nebija, nē. Ok, tad laikam tu atbildēji to, kā tu tikies. Jā, tas bija atkal caur Čomiņu, caur viņa kompīti, bet kā tu izlīdi varbūt no matchmaking, es pieļauju, un tad reģistrējies Facetā, vai kā tu tiki pie pirmiem latviešiem. Es nezinu, es esmu pierakstījis notos, ka tur bija kaut kas ar Displexu, kaut kur Nopers bija, bet tā kā tieši, piemēram, ja tu tur močīji matchmaking ar savu klases biedru, kā tu tiki līdz Displexam un Noperam? Kā tas tieši strādāja? Godīgi sakot, es neatceros līdz galam, bet es atceros, ka bija tie gatari saucamie 5-5, kad spēlēja. E-sporta Latvija gatari. Jā, es neatceros, kā es uz viņu uzgāju, bet jā, es tur sāku viņu spēlēt. Viņi tur, man liekas, ka katru vakaru varēja novākt 10 latviešu un tad spēlēja savā starpā. Un tad diezgan ātri es sapazinos ar visiem, un jā, tad mani uzaicināja draudzēties Steamā. Man liekas, ka tu uzaicināji, Displex uzaicināja, un tad jūs man tur sākāt saukt arī uz Fivestakiem, Face'tā spēlēt tur savā starpā, un jā, es nezinu. Tas kaut kā ļoti ātri notika, es neatceros konkrētās detaļas, bet... Vispār jā, jo tas nebija tāds, ka tu tur 2 gadus čakarējies e-sporta Latvijā ar tur Artuksu vai kaut kādu tur, kas tur visu laiku viņus zipāja uz riņķi. Tev ātri tur noskautoja. Laikam vienkārši Displex un Airiks saprata, ka ar tevi var abjūzot elo, tu esi level 5, kurš spēlē kā level 9, un cipa jāsauc. Yeah. Ok, un tad...
tad tu tur paspēlē ar Displeksu vai ar Noperu vai ar Airiksu, un tad kaut kādā brīdī tu saprati gan jau, ka, nu, vai tu uzzināji arī kaut kā, ka ir tie lani Latvijā, un man liekas, ka bija kaut kāds Goigs Animo lans, kur bija Team Titan, man bija kaut ko čīsta vēl bildīt Twitter ielikt pirms kādiem 10 gadiem, kur to bija pirmais lans, kur bija Hoplo, Artlesīs, kaut kāds Grass, nu, cipa Team Titan teams, tu kaut ko tādu atceries? Nu, vai arī savu pirmo lanu, nu, paļubomu tu atceries savu pirmo lanu. Kā tas notika? Vai tev bija kaut kā varbūt jāpierunā vecāki, jo, nu, ķipa, es tur braucu kaut kur, un tad tavai mammai vai sencim tāds, ko? Ķipa, kāpēc nevar mājās? Ķipa, kāpēc kaut kur jābrauc? Tā kā tas bija, vai tu vispār atceries pirmo lanu? Un, jā, ar ko tas bija? Cik tālu tikāt UTT? Es nezinu, vai pirmais lans bija ar Team Titan, vai kad tik tas nebija ar Miksu, kur bija Ugars arī. Tā nevar būt. Vai pirmais bija? Nē, pirmais bija Team Titan, un pēc tam, man liekas, otrajā tu tiki ar to HLTV game. Ok, jā. Mēs tur vienkārši, nu, tur varēja pieteikties, un mēs tur bijām spēlējuši tos online visādus turnīrus, ISA, tās līgas. Bet kā tev vecāki reaģēja uz to, ka tev ir 15 or something, vai tur 14, vai tu jau biji vecāks, vai ne? Un ķipā jābrauc kaut kur. Ar kaut kādiem, ar ārklasību, kurš tur reperis, dimanti čoks, kaut kādiem 20 gadīgiem, džekiem kaut kur jābrauc. Viņi tā kā tu atbalstīja, jo tad, man liekas, to joprojām bija fucītī, ne kaut kā ar vienu kāju vai... Jā. Nu, es neatceros, nebija nekādas beigās pretenzijas, nebija nekas tāds, bet es atceros to, ka, kad es dabūju kaut kādu naudu no tiem pirmajiem laniem, tad viņiem bija tāds pārsteigums, patīkams pārsteigums, nu, ka kaut ko arī var nopelnīt, nu, kad tur džeki uz naudu spēlē. Jā, bet nebija tādas nekādas negatīvas emocijas, atbalstīja, jā. Ok, un tad pagauni, līdz kuram brīdim bija fucīts vispār šitajā visā pasākumā? Līdz kaut kādai 9. klasē, man liekas, man bija 15 gadi. Kaut kur ap to brīdi, jā. Tad sanāk, ka tagad tev bija HLTV debija, tad jau vairāk fucīts bija vai nebija? Varbūt bija, varbūt nebija. Man liekas, ka nebija. Tam bija jābūt man 9. klasē pavasarim. Jo pirmais HLTV games esmu pierakstījis ar Aimhausu, tas ir 18. gadā, nepierakstīju mēnesi, bet jā, tur ir tas Ugars, Displeks, Outworks un Nopers, un tad jūs spēlējāt pret Deprestiem, kur bija tas Indicates, un jūs viņus uzvarējāt un tikāt finālā. Cik tas bija tā kā nozīmīgi? Nu, ķipa, tev tas HLTV kaut ko, nu, tā kā mainīja dzīvē, kad tu viņu čeiso, un tad viņu beidzot dabū, vai tev tas nebija tik svarīgi? Nu, ķipa... Man liekas, man tas nebija tik svarīgi. Tas bija vairāk turnīrs kā turnīrs. Tas HLTV bija tā kā sekundāri. Bet bija forši, protams, dabūt to profilu, jā. Un kaut ko atceries par to vaibu? Ķipa tur Outworks, Ugars un Displeks, Nopers, tādas divas dažādas pasaules. Ugars divvetrīgs kuilēns, tad Displeks, Nopers, Aimhouse CEO. Un tad vienkārši pa video vienkārši sīkais. Tu kaut ko atceries? Tas bija tā kā rēcīgi, tas bija tā kā vibes, tas nebija vibes. Nē, nu tur bija diezgan nopietni, es atceros, bet nebija nekādas negatīvas emocijas, vai viss bija pozitīvi, un bijām arī gandarīti ar otro vietu, protams, gribējām uzvarēt beigās, bet, man liekas, Wolfsburg bija pretī, jā, finālā gan jau. Jā, gan jau. Nu jā, tad tur bija smags fināls. Nu, ok, un tad tu esi Aimhouse sīkais, tev ir 15 vai 16 gadi, un tad kaut kādā brīdī, kas notiek tālāk? Jo it kā pēc ierakstiem parādās, ka tevi tad jau noskautoja vai nu Wolfsburg, bet tas ir tā kā rādās 20. gadā, kad tas Wolfsburg brīdis parādās. Un tas lans bija 18. Tad tu atceries kaut ko, kas bija starp Aimhausiem un starp Wolfsburgiem? Jo, man liekas, ka ir divi dažādi Wolfsburg. Viens ir tas, kur bija Keens un MSNs un tu un Displeks, un tad jau bija tas cits, kur bija Krija un Huskies. Tad kas bija īsti starp to? Jūs vienkārši ar Aimhausiem tur kādu gadu grindojāt, un tad arī tā bija? Bet visu 19. gadu premku malcāt, 18. arī, un tad vienkārši 20. gadā bija tas Wolfsburg, kaut kā tā bija? Vai tu kaut kā atceries? Tur, man liekas, ka nebija tur tādas kā
tik nopietni tā komanda, bija vairāk vienkārši tā face-it spēlēšana. Un, es tur, man liekas, no vienas grupas uz otru gāju. Tie, kas bija pieejami tajā brīdī, kuri spēlēs, ar tiem es spēlēju. Vai ja mani pasauca uz Volsungs, es gāju ar viņiem spēlēt. Tas bija vienkārši top 100 face, tā kačai melo tipa no sērijas kaut kas tāds. Jā. Ok, bet tad ir tas interesantais brīdis pirms Volsunga vai pēc Volsunga, kad es atradu, ka bija Lowland Lions. Un tur bija tas, bet tev viņi bija divi. Man liekas, ka viens Lowland Lions, kur bija Enešans, Bernards, Blackies un Bovens. Jā, tas bija OG. Tas bija tā kā pirmais, un pēc tam vēlāk jau tur citi džekiņi, bet kā tas tieši notika? Tad jau tu biji Volsungā kā komandā, un tad tevi paņēma tie Lowland Lions, vai bija otrādāk, ka tevi kaut kā man liekas, ka paļubomu jūs ar Volsungiem zīpājāt, un tad tev tur kāds uzrakstīja no tiem Beneluxiem. Kā tur īsti bija? Atceries to laiku? Man liekas, ka mēs spēlējām tos lanus, tos HLTV spēles, kas bija... Goegs Animal turnīrs. Jā, ar Volsungiem. Volsungi jau nebija kā komanda, tas bija kā miks vienkārši, kas brauc uz turnīriem. Un tad mani pastījās tur HLTV, varbūt kaut kādu face-it, un tad man uzaicināja tur Steamā. Sakontaktējās ar mani Lowland Lions, un ar viņiem pēc tam gāju spēlēt. Tu atceries, kurš tas bija? Neatceros. Bet man liekas, ka tas bija vai nu QQ, vai nu vispār kāds no tiem CEO, kas bija Lowland Lions. Jā. Ok, bet kāda ir tā kā sajūta? Ka tevi kāds vispār uzaicina no ārzemēm, kāds tev vispār ir pamanījis, kāds tur Nīderlandē skatās Latvijas lanus un tā kā tu par to saņēmi naudu, tā bija tā kā pirmā komanda ar algu, vai tur bija tikai apmaksāti kaut kādi ECA, cik nopietni tas bija, jo tiem, kas nezina, man liekas, Lowland Lions vēl tad nebija zem tā futbola kluba, tur vēlāk bija tas kolaps ar to futbola klubu, vai ne? Tad kā tas īsti tur viņiem notika? Lowland Lions tas bija vienkārši Nīderlandes Volsungs, viņi tur brauc uz kodiem laniem, un for fun, vai tas bija tā kā, alga tur nopietni, bet vispār kā tu jūties par to, ka tevi kāds atrada, tev bija tāds what the fuck, vai? Neatceros tās emocijas, bet gan jau, ka bija tāds patīkams uztraukums, tur jau bija kaut kādi testi, un sanāca labi sev parādīt, un es tiem džekiem iepatikos, bet tā komanda bija tiešām nenopietna komanda, es nezinu, kā viņi nosaka, tā bija semi-profesionāla komanda, jo es nebiju vienīgais, kas uz skolu vēl gāja, tad mēs pēc skolas tikai spēlējām. Tad man bija tā, ka man bija gāja no rīta uz sporta zāli, tad man bija skola, un tad pēc skolas bija jāspēlē CS. Un tad, mēs tur uz kaut kādiem arī laniem aizbraucām, kad mēs kvalificējāmies uz Benelux laniem. Man liekas, ka viņi bija divi. Vienu mēs uzvarējām, un vienā mēs, laikam, otrie palikām, vai neatceros konkrēti, bet, mēs kaut kādu naudu arī saņēmām. Tas bija tāds pirmais solis tajā profesionālajā karjerā. Ok, bet viņiem bija divi dažādi sastāvi. Un tad es nevarēju saprast to periodu. Viens tas sastāvs ar Bernardu, Enešanu, Blakiju. Un tad man liekas, ka tad ir kaut kāds atkal Volsung brīdis. Un tad tu esi atkal tajā Lowland Lionos, bet tad jau ir Rests un QQ un Nexius. Tad tā arī bija Lowland Lions, tad uz Volsung un atkal uz Lowland Lions? Kaut kā tā bija? Nē, man liekas, tas Volsung, tu skaties HLTV man tagad vai kur? Skatījos Wikipēdiju un vienkārši kaut kādus rezultātus Wikipēdijā. Man liekas, ka tas Volsung bija vienkārši tad, kad man jautāja vienkārši, vai es drīkstu spēlēt turnīru savu Volsungu, kad bija kaut kādi lani. Tie bija lani, kas bija ar Volsungu pēc tam. Man liekas, ka tie bija jau tie CCT turnīri. Kad tu visādi tur CCT, Eastern European, tur Closed Qualifier, man liekas, tas varbūt tas bija pēc tā spēlēt, vai arī kaut kur tu tur parādījies. Pēc spēlēt, nē, pēc spēlēt. Vai arī pirms. Bet tas ir tā kā, ir kaut kāds Volsungs, kas ir pēc Blackie, vai arī, pēc Blackie. Es domāju, ka tas ir kaut kāds miks, kas bija tur, ar kuru mēs varbūt kādu kvalu izspēlējām vai turnīru. Bet ar Lowland Lions bija kaut kāds periods, es nezinu, vai tur bija gads, varbūt pat vairāk. Okay, bet uzreiz bija.
Liegums. Kā tad nomainījās tie Lone Lions? Nu, un kāpēc tu paliki? Nu, jo tā kā bija tas vecais ar tiem Bernardiem, un tad bija tā kā Rests un Nexus un QQ. Nu, cipa, tas ir vispār pavisam cits lineups. Nu, viņi gan jau dabūja to naudu no tā futbola kluba, bet, nu, jā, kā tu jūties par to, ka tur kaut kas mainījās, vai tu atceries, kā tas mainījās? Un, cipa, nu, tieši tas sastāvs, cipa, kāpēc tieši tu paliec? Kāpēc viņi uz tevis tā uzsēdās? Tu atceries kaut ko, var nokomentēt? Tā, man vajag pašam tagad izpētīt. Iespējams, ka tur tas sastāvs pajuka. Jā, varbūt tā arī bija, ka sastāvs pajuka, un tad viņiem Ar to bija OG jauns sastāvu. projekts. Jā, un tad viņiem bija jauns projekts, varbūt ir tā, kā tu teici, jā. Un nezinu, nu, bet man bija tā, ka maksāja uzreiz arī, kad bija tas pirmais sastāvs. Ka, Okay, bet kas mainījās, kad ir tas Rest, man liekas, QQ ka un tur Nexus? Tā kā bija labāk? Vai, bija nu, tipa, labāk noteikti, jā, jo tie džeki, kas bija sākumā, nu, viņiem tā CS nebija īsti prioritāte, un tad, kad nāca tie jaunie džeki, tie jau bija tā, nu, viņi bija vienkārši jaunāki, un viņi varēja vairāk laika veltīt tam, un tad tur tie, kas bija pirms tam, viņiem jau bija, nezinu, vai tur bija, man liekas, 24 vai 25 gadi, un tad viņiem tur, kāds tur mācīties aizgāja, kāds tur, nezinu, citur darba dabūja vai kaut kas tāds. Nu, beidzās laiks vienkārši kontrastrēkam, un tad, jā, bija tas rebuilds jātais. un tad man liekas, ka tajā rebuildā tagad bija tas Rests un Nexus un QQ, tad arī parādījās tas, nu, tipa, ka ir tie visu laiku Nīderlandes un Beļģijas lāni, un visu laiku ir fināls pret Stevosi un to Brugi. Tā arī, man liekas, bija, ne? Jā, bija palielam divas komandas. Vienkārši Lola Lions un tad, ģipa, Brūgē. Tas tev osi kaut ko atceries par viņu. Nu, man liekas, ģipa, es atceros, skatījos kaut kādus streamus, man vienmēr likās, viņš tāds bots. Nu, ģipa, sorry, tev osi, ja tu skaties šito, bet, nu, tā kā es skatos, ģipa, viņu kāviku, un tad esi tu kāviks. Un tad, tā kā likās, tu vienmēr bija daudz labāks, bet viņi jūs dažreiz uzvarēja. Bet, ne, tā kā, pēc kādiem, jo Rests, ģipa, tavs IGLs, viņš arī, man likās, bija tāds, ģipa, kīnveidīgais IGLs, kurš varbūt tur viņam ir tur savi Google Drive ar taktikā, nu, vismaz pēc sociāliem. Nu, Jā. Un tad ir tāds Stevosi, kurš ir vienkārši kaut kāds sensīts, bet kaut kad viņi tur jūs arī dažreiz uzvarēja. Tad, jā, viņš bija ciets rieksts, vai ko tu arī komentēt par tām abām komandām, nu, par tiem visiem fināliem? Viņiem tas sastāvs bija līdzīgs kā Wolfsburg, man liekas, ka viņi tur ir ilgi jau spēlējuši kopā, tur entos gadus tur feist, un viņi vienkārši saspēlējušies, un tur ar to skillu, kas tur bija, viņiem pietika, viņiem tur bija tas starplējers Ričijs, kas varēja nošaut viņiem, un tad tur pārējie savāca savējos tos, savējo darbu izdarīja, un tad viņiem tas kaut kā strādāja. Nu, viņi kā čomiņi spēlēja kopā, viņiem labs vibes bija kopā, un viņiem tas sanāca, viņiem tas strādāja līdz brīdim. Un bet tu kaut kādā brīdī atceries, ka bija tiltet, ka jūs tur zaudējat, viņiem tev tāds, what the fuck, kā, vai tur nebija tāds variants? Nu, bija noteikti, bet tas vienkārši bija pieredzes jautājums. Es teikšu, ka viņiem vienkārši lielāka pieredze bija, kā uzvarēt svarīgas spēles, un jā, tas arī pa lielam izšķir spēles, kas ir fināli, pusfināli, kur vajag pieredzi kaut kādu. Jā. No, ok, svarīgs brīdis tas, ka QQ un Nexus laikam tad tevi uzaicinājis kaut kādu brīdi Mauza NXT-os, jo ir arī tāds brīdis. Tev tur ir tāds turnīrs Vplay Academy līga, 6. sezona, kur ir komanda Mauza NXT. Tur spēlē Jimpats, Crisants, QQ, Nexus un tu. Kaut ko tādu atceries? Jā, bet es tur īsti nekad nebiju. Tas bija tā kā trials vairāk, un es tur nevarēju iespēlēties ar viņiem. Bija savādāks spēles stils, un jā, es nekad tā arī nesaspēlēju ar viņiem, un tad viņi man nepaņēma. Viņi paņēma kaut ko citu, es vairs neatceros, ko viņi paņēma. Bet jā, es tā kā ar viņiem īsti nebiju nekad. Tikai tas bija tā kā trials, mēneša ilgs trials, kas man tur rādās. Okay, bet kas bija tas, kas neļautu iespēlēties Crisants kā Kāleris, jo tur ir kā divi tavi džeki, vai treneris čakarēja vaibiņu bišku? Nu, tur bija Dāņu treneris un Dāņu Kāleris, viņiem bija savs stils, un jā, tā bija mana, teiksim tā, arī pirmā tā būtu tā kā profesionāla komanda, jo, nu, tā ir akadēmija.
Nē, tas bija pēc Volsunga spēlēt, vai ne? Nu, jā, tā Jā. bija otrā tāda. Nu, jā, tad gadu biju nospēlējis ar latviešiem, un tad es kaut kā nevarēju pāriet uz to komandu veiksmīgi. Jā, īstenībā tur bija tas spēle, tas Volsunga brīdis. Nu, davai tad varbūt par to no sākuma. Nu, ķipa, jā, jo es viņu biju līdz, ķipa, kā nākamo, bet, ok, nu pieņemsim tas Volsunga spēlēt brīdis. Kā tu viņu atceries, tas bija veiksmīgi, vai varējāt vairāk, vai tas bija fails, jo jūs tur mainījāt spēlētājus, un tad kāds ir tas, ja tu tagad atskatītos uz to lainu, kāds būtu bijis tas perfektais, pie kā vajadzēja palikt, jo, nu, budžets jums bija, bet, nu, top 50 nebija beigās pasaulē, bet tad, jā, nu, šis varbūt tāds asais jautājums, bet kā tu atskaties uz to periodu? Tā. Man vajag pastīties tos roster changes, kas tur bija. Tur bija, man liekas, tad bija Kīns un Huskies, tad bija tikai Huskies, tad, man liekas, kaut kur bija Eiza, tad uzaicināja Krī, Miks visu laiku bija treneris, bet jā, tev laikam vajag pačkot labāk. Jā, bet šīten es gribētu 3 minūtes no tevis vai 2 čīsti, kur tu mauc, jo tas ir, jā, īstenībā aizmirst. Par to, vai bija veiksmīgs vai neveiksmīgs, patiesībā varētu teikt, ka ar to, kas mums bija dots, ņemot vērā visu tās sastāvu izmaiņas, bija, teiksim, tā bija diezgan veiksmīgs, un bija kaut kādi, bija labi rezultāti, bija slikti rezultāti, bija labi rezultāti, kur mēs arī kaut kāds normāls komandas vinnējām. Tajā laikā, man liekas, Apex bija krūtākā komanda, ko mēs vinnējām. Man liekas, pat 2 reizes kvalifēros pret... Kaut kādi bija īsi, jā, mačai, man liekas. Jā, ISA līgā un kaut kādu kvalifēru mēs viņus uzvarējām. Mums bija kaut kādi brīži, kur mēs labu Counter-Strike varējām arī parādīt. Bet jā, pa tiem sastāviem, tas sākotnējais sastāvs, kas bija Husky, Kīns, Displex, MSN un jā. Viņš nenostrādāja dēļ personalitātēm, tur īsti vienkārši nebija ķīmijas savā starpā, kāds gribēja spēlēt tā, kāds gribēja spēlēt tā, un tur bija daudz nesaprašanās, un vienkārši neizdevās sastrādāties. Un tāpēc arī nebija ilgspējīgs tas projekts. Un jā, kad mēs sākām tur mainīt sastāvu, tad mums bija labi vienu brīdi, bet tad atkal bija kaut kādas problēmas, un tad kaut kādā brīdī arī paši sponsori bija nepieredzējuši tajā visā e-sportā, un viņiem nācās apturēt to projektu. Viņi nebija īsti sapratuši, kā var laikam nopelnīt naudu ar to, vai nu cik ilgam laikam ir jāpaiet, lai būtu kaut kāds rezultāts viņiem arī. Ok, bet nu, tu pateici par to pirmo sastāvu, bet tad tur gāja, ja Eiza, tad beigās vajadzēja arī Krī, vai tās maiņas sastāvā bija uz labo pusi, vai palika tieši tas pats viss, nu, tā kā performances ziņā, kā tu pats jūties, nu, tā kā jūs atrisinājāt kaut ko ar to, un kurš tad beigās bija tas labais sastāvs? Varbūt uz īstermiņā, varbūt atrisinājām tās problēmas, bet tāpat ilgtermiņā tur būtu daudz jāstrādā ar visiem. Es biju ļoti nepieredzējis tad, un tur mums bija tās maiņas arī starp līderiem, nu, kurš būs in-game līderis. Nu, vai nu Kīns, vai nu Huskies, un tur bija visu laiku kaut kāda diskusija. Tur bija nesaprašanās vienmēr, un viņi nevarēja saspēlēties kopā. Ok, bet nu, ķipa, tad ir tas Mouse NXT, kur tu dabūji trailu, un tad ir pavisam cita vide. Tad kura vide bija labāka, tas haotiskais Volsungs vai kur Mouse NXT? Ja nu Volsungā tu kerijoji, ja arī tur varbūt nebija uzvaras, bet tad Mouse NXT tur varbūt nebija tā, kā varbūt bija iedomājies. Un, nu, tā kā tur bija labi vai tur nebija labi, tipa tas Mouse NXT ar to Kriznu un Tobizu kā treneri. Nu, es teiktu tā, tur bija bišku kultūra šoks, tāpēc, ka, nu, kad tu aizies uz akadēmiju, tad tev ir
5 jauni džeki, kuri grib sevi parādīt un grib būt tā kā komandas līderi pa lielam. Un turpretī, kad es biju ar Volsungu, es biju vienmēr tā kā star players, un man vienmēr ļoti uzticējās un deva tā kā iespējas sev parādīt. Tad tur bija tā, kad tu 5 cilvēkiem nevar iedot vietu sevi parādīt. Būs kāds vienmēr, kurš tur nezinu, kuram būs jāiet pirmajam, un kurš nezinu, kuram vienkārši nebūs vietas, lai viņš varētu darīt, ko viņš grib, jo kāds cits kaut ko jau ir sācis darīt, un tad tev viņam vajag palīdzēt. Principā viņi vienkārši pastījās un paņēma 5 starplayerīšus, un tā bija kļūda, ne? Tur vajadzēja vienkārši vienu, vai vienu ar pusi, kurš taisa melno darbu. Pa lielam, jā, bet man liekas, tas ir ļoti raksturīgi arī akadēmijās, kad vienkārši cilvēki, kuriem būtu jādara mazāk, viņi dara pa daudz, un tad viņi traucē citiem spēlēt. Tas ir ļoti raksturīgi, man liekas, jauniem spēlētājiem, ka īsti nesaprot to savu uzdevumu, kas viņam jādara, piemēram, kad ankuriem vai tur lurkeriem viņam patiesībā būtu jārunā mazāk, ja, nekā tur tam, kas ieņem mapi vai in-game līderim. Akadēmijās vienmēr ļoti liels haoss komunikācijā. Es tā skatos, ka mums ir vēl 6 minūtes. Tev ir ļoti strikti, ja? Vai var, piemēram, 10 būt? Ok, varbūt 10 es uzrakstīšu. Jo ir pāris lietas. Mēs jau tuvojamies CS2, bet bija interesants brīdis par tiem The Prodigies. Respektīvi, Mauzenixtī, tev tas testa periods nesaiet. Tad tev ir The Prodigies. Tur ir sastāvs FNK, SBT, Skverts un Kīns. Un tad vienā brīdī no Prodigies pamainās pat karodziņš, un jūs paņemat Krī. Kas tas bija pa mirklī? Vai tu tur kaut kādā veidā atguvi konfidencīti, un kāpēc Krī? Jo es vienmēr esmu bijis Krī fanboys, bet tas ir forši redzēt, ka tad arī laikam tu vai arī es arī Kīns, esmu Krī fanboys. Jā. Tad, kas tur notiek? Jūs izkikojat kaut kādus up next vienu no tiem FNK kvercu pēc kaut kādu random Krī, The Prodigies skatā. Kā jūs to panācāt un kas tas bija pa brīdi? Tas bija tā kā veiksmīgi tev, ka tu tā kā atguvies, dabūji atkal pārliecību par sevi, vai tas bija fails, vai kas tas vispār bija? Ķipa? Man būs grūti tev aprakstīt, bet tā bija tā kā profesionāla komanda bez resursiem. Teiksim tā, mēs ļoti daudz spēlējām un trenējāmies, kaut gan mums nebija tik liels tas atbalsts, jo tā neskaitījās kā profesionāla komanda patiesībā, bet mēs ļoti daudz ieguldījām sevi un arī bija kaut kāds rezultāts. Par to sastāvu runājot, es neatceros konkrēti, kas tur notika, bet man nebija tā, ka Kverts paņēma uz Sinneriem. Varbūt, jā. Mēs bijām spiesti mainīt sastāvu, jo viņu paņēma citu komandu. Un tad mēs vienkārši izvērtējām savas opcijas, ko mēs varam paņemt, un mēs zinājām, ka uz Krī vienmēr var paļauties. Tur bija arī daudz jautājumu par to citiem komandas biedriem, ka būs 3 latvieši, vai tur nebūs tā, ka būs latviešu klubiņš, jo mums arī Miks bija treneris. Bet mums kaut kā izdevās beigās panākt savu, un beigās visi bija apmierināti ar to. Bet 2 vārdi par Krī. Fanboys, ne? Labs džeks. Jā. Viņš ir karavīrs, teiksim tā. Jā, tā ir. Ok, tad ir CS2 laiks, laikam es neatceros, vai tur ar Prodigiem jūs bijat tajā jau pārējais posmā, vai CS2 jau sākās ar citu tīmu. Bet, CS2 tie pirmie tīmi ir tad Monte-Gen, kur, labs laiciņš, ne, īstenībā. Es vispār gribu pateikt par tiem Prodigies, kad CS2 pārgājām mums bija pirmā HLTV spēle vispār CS2. Ar to sastāvu pret Sprautiem, kur mēs vinējām. Tev pats pirmais CS2 games, jūs tur piedalījāties? Man liekas, jā, varbūt es kaut ko muldu, bet tas vismaz man bija pirmais točna. Jā, mēs vinējām viņus. Tad ir Monte-Gen, un tad ir ķipa Sky Furies, un tad ir Fire Flux, un tad ir Nine, vai ne? Jā.
Nu, un tad par tām Ukraiņu komandām varam parunāt. Nu, ķipa, ja tu tā tagad skaties, nu, tur baigās zvaigznītes. Riju un Gizmīs. Viņi jau tad likās tādi, ka, nu, ķipa, izskatīsies līdz majoram. Tu to zināji, un kā vispār bija tad, ja salīdzina Montes akadēmiju ar Mauza akadēmiju, pavisam kaut kas cits, jo, nu, ķipa, CIS jau parasti, man liekas, visi tur, nu, tā kā lolo, nu, saka, ka baigi labi ir. Nu, tīri no treniņiem un tam līdzīgi. Jā, vai kā var salīdzināt? Un tad par tiem abiem playeriem varbūt Jušku pastāst arī. Par to pašu projektu tas bija mums, tas bija vairāk tāds, nezinu, kā to, nu, visi bija diezgan nepieredzējuši arī sākot ar treneri, jo treneris bija Aivans, kas pirms tam bija spēlējis profesionāli augstā līmenī. Tas bija viņa pirmais tāds treneru projekts arī, un mēs visi mācījāmies, jo bija jauni džeki, es biju bišķi tā kā pieredzējušāks pa visiem. Tad bija tā, ka tur vienu brīdi es biju in-game līderis, tad roli mainījās daudz, un arī sastāvs vienu brīdi pamainījās. Bet kopumā bija diezgan labs tas projekts, jā, bija arī diezgan labi rezultāti mums. Ok, bet ja salīdzinas, ķipa, nu, tā kā vaibu, nu, no organizācijas vai... Nu, viens vai... Mauzenīgs es teiktu, bija bišķi tāds profesionālāks, es teicu, nu, no vaiba, jo tur ar Monteģen bija daudz tās tuvākas tās attiecības, un arī tā pieeja paša bija tāda more laid back, bet tajā pašā laikā, nu, bija tāpat ļoti liels darbs ieguldīts. Ok, tad kaut kāda, tipa, vienkārši tas projekts beidz eksistēt, vai tev izkikoja, vai kas tur bija? Jā, projekts beidza eksistēt. Okay, Viņi pārtrauca to akadēmiju. Tad tu atopies tādā Sky Fury, kas, man liekas, bija kaut kāda Zeus orga, vai tur Zeus bija kaut kas, ķipa, nu, es vienkārši redzēju, ka, nu, Zūs no, ķipa, Navī, viņam bija kaut kāda bildīta, man liekas, vai kaut kāds tur Ukraiņu oldschools bija. Tur patiesībā nav nekāds sakars ar viņu, nu, vismaz tad, kad es tur biju, viņš tur bija vienkārši kaut kāda seja. Ambasadors, ķipa. Nu, jā, pa lielam, un tas bija, tā arī bija kā komanda ar sponsoriem. Un, bet kā tu jūties par to, ka tu esi viens Latvijas iemests pie 4 Ukraiņiem, Ukraiņu klubiņā, nevis Latviešu klubiņā, un tas tā kā bija solis uz atpakaļ, tu jūties, nu jau, tipa, Monta, tad tur Prodigies, NXT, un tad, tipa, jā. Nu, es strādāju ar to, kas man bija. Nu, man nebija tā, ka man bija baigi daudz iespējas, es vienkārši ņēmu to, kas man bija, un es, jā, ņēmu to, kas man bija, un tad tie bija tie 4 Ukraiņi, un sākumā bija tā, ka es pat krieviski ar viņiem runāju, mums bija komunikācija krieviski, tā krievu valoda nav, nu, es visu saprotu, bet es runāju tā 50/50. Un tad kaut kādā brīdī mēs arī pārgājām uz angļu valodu, jo es biju viens no tiem komandas līderiem, un man arī ļoti uzticējās, un viņi tā kā uzskatīja, ka mēs pat labāk spēlēsim, ja es varēšu pilnvērtīgi komunicēt ar visiem, un jā. Ok, un tad tur kaut kas notiek, un ir Fireflux. Kas tur Sky Fury'ā beigās notika? Nu, tā kā... Tur bija līdzīgi kā ar spēlēt, tur arī bija ļoti nepieredzējuši tie cilvēki, kam bija nauda, un viņi īsti nesapratīja beigās, kā nopelnīt ar to, un cik ilgam laikam ir jāpieiet, un tad, jā, tas projekts beidzās, un Fireflux mani uzaicināja, vispār man palīdzēja daudz Enes Šants, kas ir, ar ko es spēlēju Lowland Lions, viņš bija labs draugs ar treneri, kas bija Fireflux, un viņš mani ieteica. Wow. Tur, jā, un mani paņēma uz trailiem, un es viņam ļoti patiku, un es tur uzreiz spēlēju. Tur bija IGL's Finigans, tur bija Starplayerīts Banjo un Soulflies, un tad vēl bija Paz. Nu, diezgan laba virtuvīte. Banjo bija tāds klusais, bet Starplayerīts, jā, un tad Soulflies arī tad jau šāva, kā vajag šaut. Jā, diezgan laba komanda bija mums kopumā. Interesantākais bija tas, ka mums ļoti, ļoti maz teorijas bija ar to komandu. Mēs praktiski tikai spēlējām. Mēs spēlējām ļoti kā miks ar vienkāršām idejām un uz individuālo skilu. Un mums tas ļoti labi sanāca.
Tad sanāk, ka tas Finigans nav tur baigais IGLs. Nu, Jo viņi kā uz to skatās, viņš vienkārši māk. simple nokālot. Nu, nevajag nekādu tur izdomāt jaunu inženieriju, viņš vienkārši kaut kādu simplu lietu, kas efektīva. Ja? Jā, mēs palielam ļoti daudz lietas uz riņķi griezām un kaut kādas nianses tur bišku pieslīpējām. Tas palielam arī kā stipras komandas spēlē arī mūsdienās. Top 10 komandas kaut vai pasties, kā visi spēlē ļoti, ļoti, katrai ir savs stils un viņi komandas pie tā pieturās arī un kaut kādas nianses tur varbūt pamaina nedaudz. Un tā mēs arī darbojāmies. Pēdējā lieta mums ir 2 minūtes vai 3, 2, laikam, nopaļosim uz 3 pa nainiem. Gandrīz tikāt majorā, bet man liekas, gandrīz arī uzvarējāt to pašu pirmo eventu šogad ASV. Tīpa, es nezinu, es ieju storijās, skatos Zoropčiks vienkārši uz Miami mauc, viņi figas apelnījies, Džeks jauno gadu pasinēt, tad es tāds ko... Tur ko cēvēts notiek. Ko Šildīgs ir naidos? Pastos naini tur kaut kādā tur, 30. vietā. Šildīgs uz majoru? What the fuck? Tā Berijs ieslīdēja diemos vai ieteica kāds vai kā tev patīk tā komanda? Man tur aģents uzdarbojās, bija tas player breaks un naini paši uzrakstīja, prasīja manam aģentam par iespēju mani dabūt kā standinu. Viņam vajadzēja emergency standinu, jo viņu snipers aizgāja uz Australis. Un tas arī notika. Man bija palielam trials uz Miami. Man vajadzēja lidot uz ASV, un tas man bija tā kā trials. Tad viņi skatījās, vai viņi mani grib ņemt vai negrib ņemt. Bet tu tagad esi pie viņiem un tu esi nobenčots. Ko tas nozīmē cilvēku valodā? Tu esi uz rezervistu soliņa, bet tu vari spēlēt citos tīmos. Vai vari pateikt skatītājiem, kā tas īsti izpaužās? Vai arī viņi tev ņems līdzi, vai kā tas notiek? Tas ir, es esmu tā kā uz mājas soliņa, man vēl ir līgums, un es esmu tā kā, viņu spēlētājs joprojām, bet es varu spēlēt citās komandās, tā kā, trialus. Un mani var paņemt kāda cita komanda, izpirkt vai tur, jā. Cik tu sajūtu līmenī, vēl 2 jautājumi, sorry. Cik tu sajūtu līmenī bija pats tuvu majoram šitam te pirmajam? Tajā pašā sākumā, kad tu pie viņiem spēlēji, pie nainiem, un tad, bijāt it kā tuvu tajā rankingā, ne? Es godīgi sakot par to vispār nedomāju, jo tas ir... Manās acīs tas ir kaut kāds liekas spiediens, ko tu sev uztaisi. Un varbūt tagad, kad tu tā pajautā, tad mēs bijām tuvu, bet tajā pašā laikā arī nebijām, jo tur bija ļoti daudz komandas, kas cīnījās par tiem slotiem dažiem. Tas kā es piegāju tam, es vienkārši par to nedomāju un spēlēju katru spēli kā pēdējo. Tad pēdējais hibrīd jautājums. What's next for Šildīgs? Pēc majora, kaut kur tevi redzēsim spēlējam komandās vai un par Latvijas labāko tad IGL beidzot, tad Kīns vai Huskies, kurš tad vai Nopers, kurš tad beigās tur ir tas labākais. Tad sāc ar pirmo jautājumu. Es teiktu... Ko faniem no tevis sagaidīt pēc jūnija? Es būšu komandā kaut kādā jaunā noteikti pirms vasaras, to es varētu pateikt. Nebūs jāgaida līdz sezonas beigām. Un par to labāko IGL, tas ļoti labs jautājums. Es tā nevaru pateikt. Tas ir ļoti atkarīgs no cilvēka, ar kādu komandu viņš spēlē vai ne, bet, teiksim tā, es teikšu, ka Huskies nav bijis tagad tāds aktīvs spēlētājs, tāpēc es teikšu Kīns. Un no visiem laikiem, tur tātad Krizni, Finigani, Gizmi, Rezti. Es teikšu Gizmijs. Gizmijs? Jā. Labs. Labi, tas bija Roberts Tīpsis, dāmas un kungi, Šildīgs pirmo reizi pa ilgiem laikiem interviju Latvijas, ka viņam varbūt pat vispār vienīgi, pirmā video formātā. Paldies, ka piekriti. Un tad jau gaidām pirms jūnija announcements kaut kādus. Jā, paldies tev.
Davai, Robči. Paldies. Viss vidīgs rekordings beidzies. Labi, skrien. Sorry, Labi. ka... Viss kārtībā. Man trials vispār. Jā?